Gols, kurš ir bijis jau. Es dubulto savus komandas pārsvaru. Režinaldo Ramirez sniedz, bet gandrīz neskaitā bumbu vārtos. Ramirez nē. Zinu, ka manam vienam kaimiņam viņš apsolīja, ka gūs 2 vārtus šodien. Un savus solījumus Ramirez pilda. 2-0 Audas labā. Ļoti labi saspēlē. Sitiens. Tavārēš ar kaiso kāju izpilda piespēles šķerītais sitiens un bumba ir vārtos! Ramirez šovs! Režinaldo Ramirez nenorēģē, nepaspēj vārtiem, bet tagad jau Audas pretuzbrukums un gājis piespēlē sitiens un Režinaldo Ramirez. Turpina savu lielisko formu un gūst vārtus jau savā 3. mačā pēc kārtas. Sev, viņš izdomāja pats sev. Ramirez pēc hat-trika, Režinaldo Ramirez gar vārtiem un Ņāngs 4-0. Usain un Ņāngs. Auda metas. Metai virsū un gandrīz sanāk arī. Hat-trika Režinaldo Ramirezam. Un īstībā stāstīja par to. Tiesnesis to nesaskata tālā piespēle adresātu. Un nesastiec pēc Kaspara cīņa par bumbu. Un šeit gan noteikuma pārkāpums ir fiksēts. Neskatāmies atkārtojumā tūdaļ pat šo epizodi. Viss, ko atliek, ir normāli uztvert bumbu. Tas moments, kad Ramirez apspēlēja, pat arī sakot, pat nevis apspēlēja, bet noskatā. Te būs standarta situācija, ļoti bīstam Audai par to pēc brīža, bet... Rosko skrējienā, Rosko vēl sitiens un bumba ir vārtos Režinaldo Ramirez. 14 vārti viņām. Nu, lūk, ko nozīmē šī vēlme atspēlēties, nepaspēja komanda atgriezties. Bet Auda turpina spēlēt, turpina censties, izgāsies pret vienu. Jautājums ir aizmugurē. Ramirez ātrāk jāsīn, bumba vārtos. Jautājums, vai nebija aizmuguras stāvoklis. Šo epizodi noteikti tiesneši pārbaudīs, bet man šķita diezgan dabiskā veidā. Viss notika tagad arī. Kendāt pret aizpurieti. Kendā māna tālāk. Sitiens un te jau Režinaldo Ramirez dubulto savus komandas pārsvaru 3-1. Nu, fantastiski visu izdara. Tālā, centrējums un skaists sitiens ar galvu. Režinaldo Ramirez. Zinu, ka manam vienam kaimiņam viņš apsolīja, ka gūs 2 vārtus šodien. Un savus solījumus Ramirez pilda. 2. Tā pagalam neprecīzi un šeit jau Ramirez steidz uz priekšu vienatnē pret Vilkovu un 2-0 panāk Audu uz tablo 43. minūtē. Otrais vārtu gūms šajā mačā jau šim vīram. Zemā blokā nosēžas jau Daugavpils. Iespēle un vārdu priekšā Ramirez. Nav aizmugurē 3-0 Režinaldo Ramirez. Atkal spēlēs ar muskuļiem. Gūstot savus 7. vārtus. Vai tā kārtīti dzēsās un pārta par diskvalifikāciju, tur vēl jāsaprot. Tagad Ramirez mēģina gūt vārtus un Steindorfs, Pāvils Steindorfs, dāmas un kungi, atvaira ļoti sarežģītu sitienu arī tādā ļoti skatāmā manierē to. Labi sev piedāvā Ramirez. Lieliska piespēle Elhačs Manē. Dosies pretnieks sodlaukumā. Manē uz otro treniņu. Tagad pa labo malu uzbruk viesi, iespēles sodlaukumā Ramirez. Ātri tas notiek. Režinaldo Ramirez. 1-0 skrien spēku. Sitienam, jāsitiens arī seko rikošets un svārti! Auda izlīdz rezultātu! Nestiens bumbai nerugās un svērts vaļā pats jāņem. Klemente uz to stabu un izcili šķita, ka pārvirza bumbu vārtos. Ramirez nesanāk viņam raidīt bumbu mērķi. Režinaldo Ramirez vārtu priekšā no... Sodlaukuma tur centrējums, sodlaukumā izdots bumbu, uztvert arī sitiens pa vārtiem un vārtī. Tur gan signalizē tukumnieka bijusi. Laika. Ņāngs iziet garām, izlūk vienam piespēlē un bumba ir vārtos. 2-0. Situācijas izklipienā lece viņam pa... To pašu tālāk. Vai Raugonī. Laba saspēle Ramirez un Elhačs Manē atset bumbu sev. Tavāreš, laba piespēle, sitiens 4-0. Un kurš gan cits? Arba tajā cīņā. Auda pa kreiso malu uzbrauka Bruno Tavāreš, izpilda centrēm un labs centrēm sitiens ar galvu, kur bumba garām vārtiem lido, bet tā bija izcila iespēja Ramirez apgūt vārtos.
Interesanti, kā viņš jūtas pēc vakardienas Slovenijas-Serbijas mača. Šeit līdz tukšie vārtiem izspēlē Audis futbolistu un tagad gan panāk 3-0 Reginaldo Ramirez nokārtots. Šeit neko vairs nevar. Ramirez sit un trāpa vārtos. Beks uzmina virzienu. Beks gandrīz aizsniedz, bet gandrīz neskaidrs. Pret Tulkumu izcēlās ar hat-trick. Paskatīsimies tagad. Laba piespēle tieši Reginaldo Ramirez. Tiek pie savas pirmās lielas. Audis leģionārs Vilkaus tāli izskrējis no vārtiem, tur aizsargs glābīja no vārta zaudējumu savu komandu, bet tas, kas neizdodas. Izdodas gan atpakaļ caur vārtsargu iziet. Un Joiču vārtu gums netika ieskaitīts, tur, ja būtu, noteikti būtu viens no skaistākajiem, un šeit pārāk Minūtēm arī Dīšlers apsēdies savai komandai blakus, šeit Vilkaus glābi savu komandu, bet atkārtējumā šo vārdu guvumu. Audijos sāka līksmot par otrajiem vārtiem. RFS it kā tādā nevainīgā epizodē uz aizmuguru. Šeit Žika Lipušiks netipiski savu kļūdās un Ramirez uz priekšu sitiens. Un Žeņa neruga. Ramirez ieskrējas ar labo kāju sit un trāpa stūrī, Kudrjāvs lec uz stūrī, bet tomēr glāb. Amerikā gan arī Dienvidāfrikā, bet tagad Ramirez pēc otriem vārtiem šoreiz gan. Nu, iespējams, ka tagad arī to pasvītrojas Ečslavs Esājos, bet par to vēlāk, jo Ramirez vēlreiz sit, šoreiz tuvjās. Tālāk piespēl uz priekšu gaitā. Ramirez pirmais pie bumbas, Ramirez šaus leģis sitiens un trāpa viņš pa tīkliņu no ārpuses. Reginaldo Ramirez izcelies. Cīņa par bumbu ar galvu. Ramirez tur teicam apspēlēs savu pretspēlētāju, seko arī tāds. savas kvalitātes ļoti labi nodemonstrēja. Opels olimpiskajā centrā. Sastāv nevainīgi. Otrā spēles daļa pie rezultāta 0-1. Rīgai ir izdevies būt vienas vārds pirmā puslaika izskaņā. Tad uz tālāk Joičs Pāz uz flanku Daškevičs. Tagad gan var iedot gar vārtiem Eduards. To viņš dara uz tālo sitiens no vārtiem.